Labdien, ūdensvīri aprīlī. Skatāmies, kāda enerģija virmo. Ūdensvīri būs tādā jaunā fortūnas vilnī. Jauni notikumi, atjaunošanās, cikla atjaunošanās, jaunas kustības, jaunas darbības, milzīgi vēlmi darīt vienu lietu, otru vietu, vēl kaut ko. Ir piedāvājums no ārpasaules un ir iespēja pašam iesaistīties. Tātad šajā mēnesī, mīļi ūdensvīri, tik ļoti uzmanīgi klausieties ārpasaulē, ko viņi piedāvā. Un tikai Dieva dēļ nedomājiet, ai, šito nemāk, nē, šito nevarēšu, te man naudas nav, šitas man nekad nav iznācis. Pasakiet jā savam sapnim, savai idejai, kaut kam tādam, ko jūs nekad nebūtu uzdrošinājušies darīt, un jūs redzēsiet, cik veiksmīgs un priecīgs būs šis mēnesis. Viņš būs aktīvs, viņš būs darbīgs, viņš būs kustīgs, jūs būsiet visur vajadzīgs, visi jūs aicinās, un tā ir tāda bieži nenotiek. Jā, un arī par darbu runājot, arī darbā der pilnīgi viss, kas ir, nekas neiet tā kā plānots. Pirmkārt, nekas neiet tā kā plānots. Viss iet iespējams vēl labāk, bet tikai šeit ir jāmāk saskatīt to optimista, to bērnišķīgo, naivo darījumu, ka viss notiek uz labu. Laikam tā varētu būt jūsu devīze šajā mēnesī. Viss notiek uz labu, izmaiņas uz labu, aizgāja viss šķērsām, viss nobruka uz labu, jo patiešām, jo tad, kad sistēmā kaut kas nobrūk, tas patiešām ir uz labu, jo tad mēs steidzamies kaut ko samainīt, kaut ko izdarīt savādāk, izdarīt radošāk, izdarīt tā, kā es pašlaik varu izdarīt, varbūt, ja man nav daudz laika kaut ko mainīt. Abas šīs kārtas ir ļoti dinamiskas, ļoti aktīvas, ļoti nenotveramas, un līdz ar to man liekas, ka ūdensvīram ritīgi paprātam ir tās situācijas, kad ir jārēģē spontāni, jārēģē ātri, netradicionāli, un jūs patiešām, man liekas, būsiet ļoti aizrautīgi šajā mēnesī. Paskatīsimies, kas tad būs partnerattiecībās. Partnerattiecībās Sātans. Tad ir divi varianti. Sātans ir, kā partners ir dusmīgs kā velns, ka jūs skrienat apkārt, jums ir visādi projekti, darbošanās, ņemšanās, partnerim gribas, lai jūs esat blakus, lai jūs nebraucat nekur, un tādēļ ir, teiksim, iekarsība un dusmas un kašķis. Sātans vienmēr var aizvilkt uz pārāk lielu kaislīgumu, arī uz greizsirdību. Bet, protams, otrā nozīme šeit ir seksualitāte. Ja? Tās ir seksualitātes tēmas, kas var tikt paceltas šajā mēnesī tā kā skaļāk, vai tās kaislības sit augstāku vilni nekā citos mēnešos, bet, manuprāt, tīra vai piestāvīgi tā jūsu aprīļa aktivitātei. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, ar Sātanu kārti, gribētu teikt, vajag mazliet viņos uzmanīties, jo Sātans ir tāds, kas paņem tev pie rīklas paņem, ja? Jūs zinat, ka tradicionālā Rider-Waite kārtī tur ir tādas ķēdes ap kaklu. Protams, tās ķēdes ir ļoti saldas, un, protams, ka es gribu iesaistīties, un šī ir kārtas, kurā es atradu īsto, redzi šis cilvēks. Tas ir tieši tas, ko es meklēju. Tā ir intimitāte, tā ir seksualitāte, tā ir interese, tā ir nauda, tā ir aizrautība. Tas ir tieši to, ko es gribu. Bet Sātans saka, tur rodas atkarība. Ja? Tad jūs mazliet pavērojiet arī atkarību tēmu tiem cilvēkiem vai tām attiecībām, kurām jūs gatavojaties un kur jūs gatavojaties iesaistīties. Un padoms. Padoms saka, atstājiet mazliet laiku sev, atstājiet laiku atpūtē un neaizmirstiet atpūsties, jo aprīlis jūs nesīs, tā kā tādu spalvu pa vējam. Ja? Tad esiet arī ar brīvajiem brīžiem. Noorganizējiet pats sev brīvos brīžus.